Esam Skandagras kompetenču centrā 9. maijā pēc diezgan augstas un stingzinošas nakts, apsekojot laukus, lai tālāk plānotu darbus, ko varētu veikt šajos laukos. Es redzu, ka daudzām šķirnēm, arī ziemaskviešu šķirnē Bright, parādījušās pirmās dzeltenplankumainības pazīmes, kas liecina, ka būs jābrauc un jāsmidzina ar fungicīdu. Un smidzinot fungicīdu, es pielikšu klāt pretstresa līdzekli. Manā gadījumā šis būs Viva Planstim. Un lielāka vērība jāpievērš tiem ziemaskviešu sējumiem, kas ir sēti atkārtotos sējumos, un tur visintensīvāk šobrīd parādās dzeltenplankumainības pazīmes. Un tur, kur ir bijis ļoti liels aprīļa nokrišņu daudzums, tur ir redzams arī pelēkplankumainības pazīmes uz lapām. Nenokavējam fungicīdu smidzinājumu.